Yeah. Šodien mēs esam Rīgā. Šo epizodi jūs skatīsieties jau, kad cīņas būs notikušas. Mēs braucam uz Liepāju. Ir savākts sponsoru mērķis, šautauts Bazara Noļ, šautauts Lucky Puncham, M-Faseid, Mārtiņam Zēdakam, Sinners Bāram un Portions Unlimited. Pasties, kas vēl nāk līdzā. Ošels. Ar divām kastēm. BCA, jaunā garša, jo viņi nihujā nekur nevar dabūt. Es esmu pats veikalā meklējis un, man liekas, uz laiku viss ir izķerts. Andrejs Volmārs, Latvijas televīzija. Tiekamies Liepājā. Iesim nosvērties. Reku dāvim maiciņu smūk. Mugurā. Stils un upuri. Man ir 120 kg gan jau. Man dažreiz šito saprast grūti, jo es izaugu pagalmā, es nekad nedejoju, kas dārs. Es rajonu atkal taisu sūdz, kamēr cieti tikai to, kas filmās redzēts būs atstāst. Jau nosvēries, jā? Vīri nospied kaklu, jā. Man ir šorts priekš tevs. Ejam apstīties. Šort. Nu, derēs domā. Nē, šitie, gan jau, ka derēs. Pamēģinām visām botēm uzvilkt. Davai. Sponsori ir jauni. Dzīve ir jauna. Mums normāli. Oh, shit! Illuminati! Hasanas vispār tikai lidostā satiek, viņš laikam dzīvo. Ir 6:20 no rīta, cēlāmies, es personīgi cēlos 4:30. Šodien ir piekdiena, Čizovam ir cīņa, lidojums Francija, ņemam mašīnu, braucam uz pilsētu, kur Čizovam notiek cīņa, braucam viņu atbalstīt. Nu tā, maucam. Jā. Šī laikam būs manas dzīves labākā dziesma. Līdz šim. Sirds ir sudru. Beidzot mēs esam sasnieguši līmeni, ka mēs lidojam privāto, paga nefilmē pārējos nepaņas. Par ko tu esi labāks par mani? Man tieši tāpat kā tev nekad nebūs gana. Un vienalga tur kabatā čurkst vai zvana. Man svarīgāk to paturēt ir nevis pirkt ar mani, bet bail iedomāties, cik es papisis esmu. Viņa atvēra man acis, es to sātiku. Esam varīgi. Viss notiek vienā dienā. Šodien atlidojām, ņemam busu, maucam uz kādu pilsētu. Neviens neko nezina, bet maucam uz Čizau cīņu jau šodien. Lucky Punch TV, motherfucker. Ļoti liela lidosta te Parīzē. Kaut kas te nav kārtībā. Masoni šeit ir bijuši. Jā, viņi tagad ir šeit. Visus pazīst. Kosovo, ex-Yugoslavia, Kosovo, Albanese. Okay. And in Paris, what are you just working? For working. Okay. Our friend is fighting today in one of the biggest organizations. Okay. PFL. Super. Yeah. Professional Fighting League, yeah. Yes. You fighting, yes? Yeah, I'm not now, but yeah, we all do the fighting sport. Mēs kā īsti īsti buržuāzija braucam ar jauniem V-klasiem. Man dažreiz šito saprast grūti, jo es izaugu pagalmā, es nekad nedejoju, kas dārs. Es rajonu atkal taisu sūdz, kamēr cieti tikai to, kas filmās redzēts būs atstāst. Man dažreiz šito saprast grūti, jo es izaugu pagalmā, es nekad nedejoju, kas dārs.
Es rajonu atkal taisu sūds, kamēr citi tikai to, kas filmās redzēs, būs sastāsts. Neuzauga bloku mūra ieskauts, pats savā sētā augu. Man bija 2 suņi, tagad man bija 2 labi draugi. Tie mācīja man, kas ir mīļa. Coffee time. Beidzot, bļaļ, es jau 3 sen gribēju, 3 vietām pabrauc garām. Cēlāmies, es laicīgi gulēt vispār nevaru aiziet, es pieredzu iet gulēt ātrākais 12. Līdz ar to man tas neko nemaina, es gāju gulēt 12. bija jāceļās 4:30. Tad jā, jūt nogurumu jau te braucot. Višķi tāds, vajag paņemt kafiju. And one more cappuccino, M. Tev arī? Jā. Kādu ML? M. M. Atdot, mēs braucam šito mašīnu citu pilsētā, atdot to mašīnu citā pilsētā un rītdien lidot no tās pilsētas, kur Čižova Murciņa, lidot pa taisno uz Lietuvu uz Utmu, nahuj. Jo tur arī mūsu džeks rubās. Mūsu džeks un nahuj, jo mēs, bļaļ, strādājam, bļaļ, vairāk nahuj, kā dzīvojam. Tas viss nav nemaz tik jautri. Čipa nav jautri, Nē, kaut kādā brīdī ir jautri, bet beigās tas viss, ko mēs darām, ir, jobnutīs darbs. Palielam katra kustība ir kaut kā, nav tā, ka mums vienkārši, bļaļ, kaut ko. Informācijas apjoma aizmirst tās lietas. Vienalga, kā tu jūties, nahuj, tu vienkārši jāhēj. Bet esam progresējuši. Telefons, ja balā tik bieži vairs nelido. Sev. Šitas jau man gadu un joprojām nevienu rauzi nav izšaidījis, bļaļ, nevienu reizi, jo? Kādreiz braucam mašīnā un pēkšņi skatāmies, kā Daņiks telefonu pret balsi. Tā bija tāda parasta diena. Iedod, es tev pafilmēšu. Labi, kā, jā? Čau. Čau. Mums komandā jauns biedrs, kā tev sauc. Markus. Francijā atradām izrādām. Tagad pārbaudas piseks gatavs? Davai. Danēt. Tev, davai zakmēs šērs papīrīts zaudētais Hasanam liek presē, bet par sekām neatbildam. Он сказал, давай Аклиш через папирик, типа, кто поиграл, взял Хасу ударил, тогда посмотрим, какая ответка будет. Он сказал так. Давай. Бля, кто-то дырся. Я вижу, я ждал. Эй, don't put me on the spot like that, man, come on. Do you have a place in Nantes where we can leave the car? So we For don't... that you will have to call the customer service, sir. What is the customer service number? No. Emergency room. Change. Otherwise say, more options. More options. Or other services. Other services. Okay, so if you want to return the car to Nantes, have a look. I want to return the car in Nantes. Sorry, what? 526 euros. Extra? Yeah, that's the one-way fee. Wait, if I drop machine in Nantes airport, you want 500 euro extra for that? Correct. That's exactly what I'm saying to you. I think it's a little bit scam. Very you know, very bad reputation will have. Okay, thank you. Bye. Просто 500 eiro par to, ka mēs, блядь, tur atstājām mašīnu. Еще за sutki, понял, типа, ну. Čizo, šitas par tavu uzvaru. Télépass or Visa card? Visa card, yes. Alors. Pagaidi. Okay, Visa card number, okay. No, it's okay. Malcam, viss kārtībā. Man jau ir. Thank Okay for you? Yes. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye. Kopumā izskatās, ka mēs esam ļoti mazā pilsētā. Sajūta pēc iedzīvotāju skaita liekas, ka nevis pēc iedzīvotāju skaita, bet pēc tā, cik tukšas ielas. Iedzīvotāju skaits nezinu, cik te ir. Da, tukums. Čizovs rubās tukumā šodien PFL. Milžu cienījās. Da. Tā nebūs arī, tad būs 2. Nu, maziņi kaut kādu huņu. Kāpēc tā? PFL? Странно, да? Очень странно. Semifinals PFL un, bļa, rubīsies aktu zālē. Ahojieķi.
Зенит. Cik ir istabas? Viena vēl palikusi vispār viņiem viesnīcā. Daņikam ir viena un ir vēl viena. Ķipa, ja paliekam šeit nakti, vai braucam pēc tam apakai pēc faita visu to gabalu uz Parīzi, mēs būsim kaut kad naktī vienos, divos. Bija kaut kur tur 2 stundas un pēc šī jau, ja tur 5, tur var būt tā, ka arī kaut kādos 8 jau beidzās. Nu, ķipa. Tur jau nav tāds, ka tur ir mēmēs events, tur ir kaut cik fight un viss. Interesants jautājums visiem ir ļoti interesanti, kur Čizovs cīnīsies, jo tas, kā bērni tiek nesāti kā kuļķenē un vispārējais, gribās saprast, kur PFL ir turnīru uzrīkojuši. Pasaules otra lielākā organizācija pēc samaksām pirmā vietā. MMA organizācija pasaulē PFL, šis turnīrs, pusfināls, kur finālā Džeki rubīsies pa Eiropas čempionu titulu un 100 pakām, pusfināls iespējams notiek Aktu zālē. Tur kaut kur pa labi. Šita? Nu, tā man rāda. Vienīgais reka tur ir kaut kāda. Jā, maucam, jau mēs esam klāt. Šeit laikam rubīsies. Nē, nu tur laikam. Ēka liela. Nedaudz atsit kaut kādu piena kombinātu, bet... Tā vien ir. Paskatīsimies, kāda ir tā ēka. Arēna Rīga Fightball. Nevaru pavilkt pēc. Es esmu pārpīs jēgu, bezfilmu godavārds, zvani dīlerim, saki, lai brauc uz karavānu, vajag šnidu un gribas piskār vēl veicies savas kudu. Šā es atbalstīšu ar viņiem. Kodā! Ņaukt visu nāk, dažreiz tas ir pistol whips, dažreiz tas ir finger fucks, šī spēle ir maukta, man atvēr kājas plāni. Man bišķi dopam viņi sāk pienāk, ja nākamā cīņa musē, uzreiz bišķi vismaz dzīvot var, bļā, man tevi pal. Es nemāru dzīvot šito dzīvi, bet kāds nemāru bišķi, saprast? Jā, uzreiz ir dzīvi. Čizov arī atbalst. Ejam sarunāt. Next one is from Latvia. Please support our guy from Latvia, okay? Okay, thanks. Let's go. To the cage in the blue corner, Alex Chizov. People around some of the toughest fighters in Europe. Pretty boy, Alex Chizov. Right hand that Chizov's read it well so far, managed to drift away. There it is again, but it cracked. The right. Back into the centre. Oh, and what an uppercut. Idea of how much confidence changes a fight. How dangerous his opponent is. For Claudio Pichel. That lovely little uppercut on the inside. You've got to love the tenacity. Быстрее! Чижов, давай! Давай, Сань, ради этого работал, блядь, давай! Tries again with the overhand. Chizov drifts away. Вот так, да! Вот так, Саня, блядь! Раздергай, блядь, накрути Давай! Chizov! This is why you keep him in these fights to the very last moment. 3 минуты осталось, блядь! Нету времени! Neiet jau pa šostumu, ja runa, bļa, par to. Tiek izdarīts darba, un kad tu tur esi iekšā, tā ir vispār jau cita štela un tiek dārba. Nu jā. Hell of a fight between those two guys. I'm going to head in and talk to the winner. Judge Luke Hernandez scores about 29-28 for Pachele. Judge Kareem Bernabuk scores about 29-28 for Chizov.
And Benjamin Nauer scores about 29-28 for your winner. Progressing to the PFL Europe Finals, Alex! Let's go! Yeah! 3rd of December is going to be a haste time. Conor Hughes, I'm waiting you in this cage in the final. 3 gadus abi piedalās turnīrā, gan viens, gan otrs, un tagad abi tik līdz finālam. Ļoti saspringta cīņa, bet ko es varu pateikt, kad es teicu no detaļas šoreiz par Čižovu kempu, bet ko točni varu pateikt, ka viņa tā neizrubīt, kā izrubīt to Spāņu. Straikingā viņš labāk reaģē, bet ir jāgatavojas. Tikko iepis pļauku vienam torte. Reāli? Поздравляю. Спасибо, не знаю. Вообще, блядь, не сдавал. Шел вперед, блядь, постоянно. В первом почти ты его пушатнул. Почти, да. Но я не полетел, потому что мы специально говорили, что бы не было, пока вот, если не рухнет, прям не лететь, не потому что отдать много сил. Вообще уверенно, а в третьем 50 на 50, но я просто в концовку, он вначале чуть попадал, но я в конце больше контролил и там колени, короче. Нормально. Большой, тяжелый, да. Ну, на хорошем истрике, что он сейчас, блядь, он хороших ребят перевернул за меня, типа, прям реально. Я работал в Англии с одним англиком, с кем кого он видел в прошлом бою. Неплохой англик, типа, хороший, типа, ну. Для опыта, для резюме хороший бой, типа, знаешь. Да, я заебался. Я как раз слушал, блядь. Ну хули, блядь. Только труда, блядь, по факту все, блядь. Я еще вот в моменте около сетки держу, такой, чуть дух перевожу и слышу, только пацаны, я думаю, блядь, разрывай, блядь, разрывай. Я орал, разрывай, разрывай. Я думаю, блядь, сука, это... Я понимаю. У него просто идея там какая-то, блядь, его перевести обратно. Я держу, чуть дух перевести, блядь, заебало уже набито, думаю, блядь, разрывай. Я прозрывал, но чувство не хочется, думаю, пока что надо сидеть. Esam Francijā 9 vakarā. Čizovam ļoti smagā cīņā izdevās izcīnīt uzvaru. Super. Esam tikuši finālā, mums ar to nekas nebeidzās. Viens no mūsu ambasadoriem Lietuvā, mēs drīz ejam iekšā Lietuvā, un tas ir Dominikas Dirksis. Viņam rīt ir pret vienu no top džekiem cīņa. Tur var viss izmainīties. Brauksim uz Lietuvu, atbalstīsim. Vēl viens mūsu džeks cīnās Lietuvā, tā kā sekojiet līdzi. Izskatās, ka mēs braucam te uz Parīzi, un no Parīzes es ar Daņiku lidojam jau, un daļa no komandas brauc no Latvijas kopā ar mums uz Lietuvu. Skapāns rubīsies. Ričards Ozols Malets turpinās cīnīties. Francis izkrit ārā, bet viņam iedod citu pretinieku. Viņš ir gatavs gāzēt, tā kā atbalstam arī mūsu čaļus. Viņiem rīt ir cīņa, uz to mēs nepaspēsim, mēs braucam uz Lietuvu. Uzdevums sauc. Davai. Cik ļoti tu esi izsalcis? Es esmu izsalcis tikpat ļoti, kā bļaļ, man pilnīgi nav ko teikt, kā es esmu izsalcis. Mēs esam ieradušies pie Bus Bruno, Eko, Šmeko, Gucci, burgeriem, burrito, steiks pat te ir. Kā tu baros skapānu? Viņš ir mega izsalcis. Nu, es domāju, kaut kā 2-3 steiki. Nu, viņam ir īpašais burgeris šeit ar 3 gaļām. Nu, ir labs. Normāli. Bet man šitai patīk. Es ar šitādi ten, ka man nebija vēl tiesības kaut kad sīki, vidīgā pālī braucu, zulmaņa bumeru un ieliku pirmā robā uz sautak braucu. Un ar galvu vispēc vējnieku. Un viņam tas bumers beidzās līdz ar to arī. Šautauts zulmanim un viņa bumeram. Kaitai. Iedzeram kaitai un viss kārtībā. Skapāna burgeris. Bosses. Jā, es domāju, te pamostos, es domāju, ķipa, no vedīšu jūs, aizvedīšu uz lidostu. Es domāju, ka jums ir tā lidosta, kas mums ir otra, ķipa, kur mēs ar Raineru lidojam. Bet, jā, tikko iedomājos, ka mums ir Čārls de Goldi un Busts un Dzenedi. Mēs nopirkām biļetes ātrāk uz Latviju, tur mūs savāc Daņika Džeks, 2 stundas Latvijā, un ceļojums turpinās, mēs jums parādīsim. Reika mūsu džeki sataisīja. Ko es?
pats nebija redzējis šitā, tikko pasties. Tu ieliec olu iekšā šitā te. Es nezinu, vai tās krāsas ir apmēram cietība tai olai, bet tu pats viņu izvāri, cik cietu gribi. Ja viņi ir svaigi. Sorry, when I say cup, you say cappuccino. Nē, cappuccino you say. Cappuccino. Cappuccino. Jē, Romēļ, Francijā visi zin, kā kačā drīz Latvijas končos gaidām šito džeku. Jo, visiem! Karoči, bļaļ, tāds hardkors. Bam, pēkšņi izdomāju, jābrauc uz Utmu. Nevis pēkšņi, bet atapāmies, ka jābrauc uz Utmu. Nopērkam ātrāk biļetes. Vajadzēja redzēt, kā mums lidmašīnā jau tas bija. Mums aizgāja, karoči, jautri bija. Reku mūsu bija homies jau mūs savāc, fiks uz mājām, nomazgāties, fiksi nomainīt drēbes. Reku Silraks otrā pusē, kontents tiek taisīts, viss notiek, braucam uz Lietuvu. Pilns, tāko, Inga. Bļā. Kāda situācijas, par kuriem piektā, kur man zvanīja visi, es nezinu, man M5 lido pakaļ Sudrabam. Tu tā ība nosēvēsies? Jā, celies vecīt. Saka, pau, lupata, bļēt, kas tu nevaru pavilkt vec. Suka, bļēt, dinamistā. Zini kā? Es tev teikšu tā, jebkurš cits to iemests, tas būtu perabors, izņemot tevi. Tas ir normāli. Daņikam šodien uzrakstīja Instagramā, mēs tieši nolaidāmies. Viņš negrib rubīties, pa cik? Pa cik tu negrib rubīties? Viņš neprakstīja par naudu, viņš izpratīja, es gribu rubīties. Karoči, Daņiks pateica 7 ciparu skaitli, yes, no, un iemet storijā. Bet tā ir viņa true dzīve, ķipa, jo viņš arī... Tā bija patiesība. Jā, tā bija patiesība, viņš jau Tas bija labs storijs. Normāli. Tas nebija flex, tas vienkārši bija tā, ka ar tā summa maksā viņa laiku, viņa laika treniņos, viņa veselību vispārējos savādāk. Mēs maucam. Tieši tāpēc mūs mēģina izbāzt, jo mums iet labi, draugi. Normāli, tev patīk oranžā krāsa? Mauca, un tās bija true emocijas, ej tu dirsa. Tāpēc viņš neteica, parasti viņš tā komplimenti, ka es nopērku labas drēbes. Nē, kā mūsu reisam, zini, man to pārgāda, mūsu reisam. Atmiņas. Karoči ir labi, Silraks teica čotka. Silrak... Čotka. Jā. Hop, hop. Šusts tikko aizgāja uz cīņu, un pēc 4 cīņām man ir jāsāk kurbulēt to veco motoru. Halo. Tu esi kas? Fiziskās sagatavotības treneris. Skapānam, jā? Skapānam. Un ko domā par viņa sagatavotību šobrīd? Super. Prieks skatīties, kā viņš darbojās. Raumas vecās ir sataisīts, sakārtots. Mašīna dotajā brīdī. Jā. Cik tālu viņš ies? Augstu, ļoti augstu. Lidojam tik augstu, jā? Jā, lidojam tik augstu. Jo viņš ir šī 1,5–2 gadu laikā ļoti izaugs. Mentāli un fiziski arī. Kā gāja šodien? Sagatavojies labi, mājas darbs izdarīts. Īzija cīņa. Ko var par Skapānu pateikt? Monstrs. Pasies, kas pa gaļu. Pasies, kā vicindās kājas. Skapāns. Atduši. Ar atspērienu. Iedomājies, ka tu pa inerci. Es neatceros, kura cīņa tur bija. Viņš vienkārši ar celu pieskārās cīksoniem te pie ribām. Un viņš... Ir pirms 3 dienām mēs sparingojām, viņš man uzsita par ribām, man vēl tagad sāp. Es jau cerēju, ka šis man neuzsita. Tad būtu, es nezinu, aizsist telpu. Skapāns viņš apēdīs melno caurumu, nevis malais caurums viņu. Yeah, perfect. Es nāk pēc savā. Yeah. Dievs ļauj man noiet savu taciņu līdz galam. Es metu krustu uz pārī, plecie pierēnābai. Es tikmēr katram novēlēšu atrast savu. Tu tikai ļauj man noiet savu taciņu līdz galam.
Lucky punch, bitch! Viss ļoti labi, esmu gatavs nākamajam. 11. oktobrs ar Gilbertu Jaunskungu, a.k.a. Veckungu. Viņš tāds baigi agresīvs sociālos, tas džekiņš tur tev pa pusī saukā un tā. Viņš jau ne tikai man, viņš visi jauno paudzi MMA saukā pa pusīm. Manā laikā viss bija žostkie, tur viņam savu varbūt taisnība tajā arī ir, bet... Viņš nav stājies pret skapi? Viņš nav stājies pret skapi, un arī viņš nav, varbūt viņš nav sities mūsdienās ar kādu, kas ir. Jo mēs jau esam tomēr PSRS atraugas kaluma, mēs tomēr esam arī Steingar tauta. Pasties, cik mēs esam maziņi tautiņi, bet cik daudz mēs īstenībā esam sasnieguši. Subscribe, like, don't dislike, just like. Ko esam Viļņā. Esam paspējuši, nepaspējām uz dažiem saviem džekiem, bet atbalstījām viņas caur mašīnu. Šito būs jādabūna iekšā, skaties, kā mēs to darīsim. Pagaidām te. Nē, jāhaslo kā jāmāk. Tā viņi mūs ielais. Dzeram tā, kā akna sajiet pienā pastētē. Neturās būt žolās tā. Tagad jau viņi tev neturēs, es tev vajag tur iedu. Pagaidām, tur ir atkal. Tā ir tāpat arēna, mēs te bijām jau. Tas ir, tā ir atmosfēra. PFL šitā devs vajadzētu notikt. Tur jau par to bazas. Kur ir tā huņa? Bildes tev uz tev aizsūdīs. Jā, kurās vietas, jā? Tu līdās padēk. Šo te bildi viņš sākamā. Nu ko? Esam iekšā. Kas tev biksēs? Esam iekšā, bet... Lāca un M3. Punch, guys. You punch the shit, bro. Let's get it. Look at this shit, bro. Let's take it. Don't give me this. Paša ringa, blēd. Paša ringa, blēd. Tev. Jā? Paša ringa. Stājas paliek vairs. Asfalts nepirmīgs, kūs daudz tā mājas. Vakardienas un no radariem mēs paliekam aiz klāja. Sadeg cerības, lūstājas. Dēmoni ar manu ģimeni sarunājas. Tie atņem pēdējo un emocijas krājas. Tieši prekots grib, lai mūsu saikne apstājas. Man liekas, ka šonakt puisīt sajuksimēs prāt. Un neviens nespēs izglābt mūsu dvēselē. Es kā šonakt visi mēs esam ārpus kontekstā un pasaulē. Es kā šonakt visi sajuksimēs prāt. Un neviens nespēs izglābt mūsu dvēselē. Daņits teica, ka šitas šāds pārfāls. Un tev jākā būs šitais tēto. Bet viņā, он не будет, чтобы это снова. Дайте машину. Какая супер. Все, я сегодня знаю, я не знаю. Спасибо. Я думаю, Паночка постарается. Мой тай vecīt ir žoskaļos. Es esmu sparingojis ar čali, kas ir mui tai čeks. Baigi nērti, ļoti nepatīkam. Un viņš noteikti, šitais ir cits līmenis, teiksim tā, žoskaļos. Mēs esam ārpus kontekstā un pasaulē. Sejas vērīgas, bez makiāža, spīd mums zobi, kā bez stāža. Mēs gribam ceļot tā kā viena ekipāža, bet ne bez demoniem to mūsu ģimenes kalāža. Apkārtērības un kurāža, iekšā bailes, bez anturāža. Šis vētais ceļojums kā tūkstošā mirāža, grib aprīt mūs kā lēnēreiz patīro sabotāža. Man liekas, ka šonakt puisīt sajuksimēs prātā. Un neviens nespēs izglābt mūsu dvēselē. Man liekas, ka šonakt visi vārti mums ir vaļā. Mēs esam ārpus kontekstā un pasaulē. Man liekas, ka šonakt puisīt sajuksimēs Grūti atšķirt sejas balā gaismā. Kritīs pret zemi, kas tiek pamests gaisā. Dažreiz man šķiet, te par maz ir vietas, vispārāk cieši un tāpēc pazūd skaistums. Bieži sanāk pļaut to, ko sēj. Vairāk vērtības ir naudai, mazāk svara dzēja. Un pirms vainot kādu par to, kad
sēž pie stūles. Dari lietas pareizi un dari bez steigas. Man šis ir tikai sākums un tālu vēl ir beigas. Es esmu sūdīgs MCs, tā dzēnieki tev teiks, bet es esmu šeit un zini, tam nav sakara ar veiks. Smaidu uz sejas, skatos es, par pilnu traku brīžu pildās mana nākotne. Tu paņem trako, tu gribas un paņemt jāproti ir. Es savu paņemu, tagad vairs nav ko prātot. Tu pie mani drudīgi tiesības, viņa nepaceļ un tu jau sēdi ieslīdz. Zini, kā tu gudrais viens teic, tu vari mēģināt. Neviens tā neko pāris nav tiesīgs. So how do you feel after the fight? Nice. I'm happy. Really happy about performance, and I saw my best one, very big friend, like one of the best. Dirksties win, and I'm more happy about his win than myself. I'm very excited. What do you think about that fight? About Dirksties fight? Yeah. I didn't expect him to be so quick, but he's like a man of the world, like crazy. No pirmās dienas, kad mēs iepazinām ar Daņiku, Daņiks zināja Dirksi pirms manis. Daņiks man sarunāja cīņu Lietuvā pirms daudziem gadiem. Mēs sākām draudzēties tuvāk, tālāk. Tajā čalī ir kaut kas special. Viņu te daudz nodirsa, jo viss, ko viņš darīja, bija dīvaini. Viņš sasita cilvēks, ko viņš īzī var sasist, pēkšņi viņš rubījās pret kādu labu džeku, tad atkal nē. Šodien viņš izrubīja pirmajā raundā top čali Lietuvā. Tā kā. Un tajā čali ir kaut kas special. Mēs piegājām mums tiešām prieks par Dirksi, jo kā viņu šeit Lietuvā ir nodirsuši savējie, bet viņā ir tiešām kaut kas īpašs, es jums saku. Wow. Dominikas, let's go. Tiešām, wow. Es saku, ja ļoti tev būtu svarīgs tas mērķis, tu viņu nākamnedēļ nopirmuši, tā kā es rīt viņu nākamnedēļ nopirmuši. Es viens zvans Deivam, viņš man dod savu mašīnu, un jau viņi ir visi. Tāpēc, ka Lakipaņš padzēra, es redzēju savu acīm, un ne manējo bunžiņu. Kas ir pīzdēts, Illuminati, nihuja sobļa. Jām Liepājā, ne? Šodien jūties? Jā, super. Aizbraukt uz Liepāju, netrafīt uz cīņām tur. Atbraukt uz šeit, ar nepaspēju. Kā tev cīņa šitā? Cīņa? Jā. Vienīgā cīņa man bija ar stūri šodien. Bet arī Čizovs, Čizovs Francijā, Skapāns, Dirkstis, what the fuck, bro? Kas ar Ozolu? Ozols uzvarēja? Mēs sēžam, Daņiks un Denis, mēs braucam tur. Kas jūs filmēs? Un jūs braucat ar šito tādu. Kas jūs filmēs? Mūs neviens nefilmēs, mums nevajag filmēt šobrīd. Mēs braucam mājās, mums nevienam nevajag filmēt. Mēs čilojam. Dāmas un kungi, laipni lūgtas Sudraba Fem Airlines klāt, kurā mēs piedāvājam augsta servisa pakalpojums visa lidojuma laikā. Lūdzam iestīt jūsu elektroniskās ierīces uz Xiaomi arēnu, lai saplānotu 10. janvāri Bazar 03. Ko tu domā par arēnas jauno nosaukumu? Man nepatīk. Tā ir tā kā atņemta latviešu vērtība tagad. Bet reāli, būsim godīgi. Es nezinu, kas pie tā ir vainīgs, bet ārpērk visu un tad mēs visu pazaudējam. Atpakaļ pie saknēm, kuru gadu pēc kārtas sirds startē. Pagājušā nedēļa bija baigā fight nedēļa, ne? Jā. Visgalvenākā cīņa bija Čižovam. Viņš vinēja tagad ar fināla. Pēc tam mūsu daudz ambasadoriem bija cīņas uz Utmas 13, Ikstaņoņas promotions, 15,000 iepakota arēna, Žalgiris arēna, galvenā arēna Kaunijā. Tur vinēja mūsu ambasadors Rimkenza. Dirkstis. Jostu vinēja Nikola Cvetkovičs no Serbijas. Viņš vinēja titulu, viņš ir tagad čempions vislielākā kickboks organizācijā Baltijā. Es domāju, ka viņa vēl tālāk aug. Tie džeki ir ļoti augsta līmeņa sportisti. Jā, un bija arī Fight Night Liepā, ko jūs redzējat. Tur vienēja Matvejs Prokudins ar nokautu un mūsu dargais draugs Arturs Skabarnieks. Kur, blēd, garais?
Radīja sevi, piecels tevi kā stāvs labs, jo rāds, ko man ierotēja liktenis pasmaks, un tas, kas tai piekabē man piebāzīs paskas, tāpēc manī Let's fucking get it, mēs esam uz vietās, un jūs pat nevarat iedomāties, kas šeit notiks 10. janvārī. I swear to God. Man nav laika papīs dzīvi, iPhone 8 tikai lai rakstīt rīms. Caur durvīm pastos, tur jau stāv kādi 3, ja bītīt matos, man no smurgos kā dzīvi.